Jūsu ierīcē nepieciešams remonts? Mēs piedāvājam bezmaksas diagnostiku. Mēs paņemam un piegādājam tieši pie jūsu durvīm bez zvaniem vai braukšanas. Pirms remonta nosūtām piedāvājumu un turpinām tikai ar jūsu apstiprinājumu. Vienkārši pārskatāmi un profesionāli. Saite aprakstā. Lai nomainītu MacBook A2992 ekrānu, ir nepieciešami daži instrumenti un pareizā pieeja. Sāksim ar nepieciešamo instrumentu sarakstu: Philips skrūvgriezes, plānas plastmasas lāpstiņas, magnētiskā skrūvju trauciņa un jauns ekrāns. Pirms uzsākt darbu, ieteicams veikt bezmaksas diagnostiku, lai pārliecinātos, ka problēma tiešām ir ekrānā. 1. Sagatavojiet darba vietu, izvēlieties labi apgaismotu vietu un novietojiet MacBook uz mīksta virsmas, lai netiktu sabojāta virsma. 2. Izslēdziet MacBook, pirms jebkādu darbību uzsākšanas, izslēdziet datoru un atvienojiet visus kabeļus. 3. Noņemiet apakšējo vāku, izmantojiet Philips skrūvgriezni, lai noņemtu apakšējā vāka skrūves. Uzmanīgi paceliet vāku un novietojiet to malā. 4. Atrast un atvienot akumulātoru. Meklējiet akumulātoru savienojumu un uzmanīgi atvienojiet to, lai novērstu īssavienojumus. 5. Noņemiet ekrāna skrūves, atrodiet ekrāna skrūves, kas tur to pie korpusa. Noņemiet tās ar skrūvgriezni un droši novietojiet skrūves atsevišķā trauciņā. 6. Atvienojiet ekrāna kabeli. Meklējiet kabeli, kas savieno ekrānu ar mātesplati, un uzmanīgi to atvienojiet. Tas ir svarīgs solis, lai neradītu bojājumus. 7. Pārvietojiet veco ekrānu. Tagad uzmanīgi paceliet ekrānu un noņemiet to no korpusa. Ievērojiet, kā tas ir piestiprināts, jo jaunais ekrāns tiks uzstādīts līdzīgi. 8. Uzstādiet jauno ekrānu. Novietojiet jauno ekrānu vietā, uzmanīgi pieslēdziet kabeli un nostipriniet to ar skrūvēm. Pārliecinieties, ka viss ir pareizi nostiprināts. 9. Pievienojiet akumulātoru. Atkal pievienojiet akumulātoru un pārliecinieties, ka tas ir droši savienots. 10. Aizveriet apakšējo vāku, uzlieciet apakšējo vāku atpakaļ un piestipriniet skrūves. Pārliecinieties, ka viss ir cieši nostiprināts. 11. Ieslēdziet MacBook, ieslēdziet datoru un pārbaudiet, vai jaunais ekrāns darbojas pareizi. Ja ekrāns nestrādā, atkārtojiet iepriekšējos soļus un pārliecinieties, ka viss ir pareizi savienots. Ja jums nav pieredzes ar šādiem remontiem, piedāvājam iespēju saņemt ierīci pie durvīm un saņemt piedāvājumu pirms remonta. Tas ļaus jums būt drošiem, ka jūsu MacBook tiks apkalpots profesionāli un ar vislielāko rūpību. Jūsu ierīcē nepieciešams remonts? Mēs piedāvājam bezmaksas diagnostiku. Mēs paņemam un piegādājam tieši pie jūsu durvīm bez zvaniem vai braukšanas. Pirms remonta nosūtām piedāvājumu un turpinām tikai ar jūsu apstiprinājumu. Vienkārši pārskatāmi un profesionāli. Saite aprakstā.